Sveiki visiem batātu audzētājiem, batātu faniem Latvijā. Man šeit bija ielikti podiņos batāšu kartupeļi daži, te ir 2 un šinī 2. Tad tur vēl tādi mazāki, šos lielākos es nolauzu. Lūk, šādām te skaistām lapām, ļoti tādi trekni. 8 gabali šeit man sanāk, ko es nolauzu jau mazas saknītes, tagad es lieku vienkārši burkā ūdenī. Lūk, šādi salieku ūdenī un pēc dažām dienām būs saknītes, kas ir topošās batātes. Šī te baltā saknīte, kas ir redzama, ir topošā batāte, kas izaugs, jā. No viena šāda stādiņa vismaz 1,5 kilograms izaugs batātes kartupeļi. Tā kā kopā apmēram 12 kg no šiem 8 stādiņiem, un ja vidēji skatās Latvijā veikalos, kāda cena, ja, tad kaut kur 2,50 līdz 3 eiro kilogramā maksā, tad jūs iekonomējat vismaz 33 eiro, ja ne vairāk, plus vēl tur piegādi jāmaksā, bet tas, ka veikalā pirktajām batātēm ir jāmizo mizas nost, jo miza satur kaitīgus inhibitorus, kas tiek smidzināti augšanas laikā vai novācot, lai veikala plauktos nesāktu dīgt šie kartupeļi, bet ir arī redzēt, ka jau mazi dīkstiņi parādās dažiem kartupeļiem. Tā kā pamēģiniet paši arī izaudzēt savā dārzā, šos arī var likt siltumnīcā maisos vai lielos podos un audzēt, jā, un paši var izaudzēt. Arī uz balkoņa ir silta aizvēja vieta, jo vajag tiešām saulainu vietu, lai visiem izdodās audzēt savas batātes. Uz tikšanos nākošajā video.